Pilnas rokas iepirkuma maisiņiem, bērnu sēdeklīts, negribas noskrāpēt mašīnu, kuram gan patīk, ja autostāvvietas kaimiņš tā piespiedies, ka jāizmet vēl kāds lociņš, kamēr tiek savā auto vai jāriskē tikt pie neforšiem skrāpējumiem, mēģinot ielīst tajā. Ja auto novietojam stāvlaukumā, nereti aizmirstas, ka arī tur ir spēkā ceļu satiksmes noteikumi, labās rokas princips, pagrieziena rādīšana, lielāks un mazāks nozīmes brauktuvs un ātruma ierobežojumi. Visās stāvvietās, kas ir ātruma ierobežojumi, tāpēc, ka tiešām kāds brauc ārā, varbūt viņš neredz, ja, un tad skrienot ātrāk, tad tās problēmas parasti ir nepatīkamas. Stāvvieta arī tas būtiskākais to ātrumu ievērot pēc iespējas nelielu, jo vienalga, kurš var braukt ārā, priekšā zebriņu gājēji pārēj, tātad no labās puses tur no durvīm kāds nāk labi, varēs redzēt, bet no greizās puses te sanākais kolonām neko nevar redzēt, tāpēc arī ir uzlikts guļošais, lai tomēr braukt lēnāk. Kā griezt stūri, kur skatīties, kā ievērot trajektoriju, neapskādēt savu auto un nenokaitināt kaimiņu. Šīs un citas lietas uzzinās parkoskolā. Tā ir vienīgā skola Latvijā, kur atklāsim veiklas parkošanās knifus sarežģītākajās situācijās. Piesakies bezmaksas apmācībai Facebookā vai raksti uz piesakos@parkoskola.lv.